Pastāstīšu, kāpēc ir labi ēst saldējumu, ļoti daudz ēst saldējumu, jo tāpēc, ka viņš ir garšīgs. Tas ir elementāri. Šikdienā dodoties uz bodi, mēs īsti nedomājam, kur šis saldējums atrodas, mums vajag galvenais saldējumu. Mēs aizējam līdz kasei, un tur mums prasa vēl pārdevēja pa maisiņu, tur mēs arī ieliekam visu iekšā, un arī cits pirkums sametam iekšā visu vienā čupā, aizējam uz mājām, apēdam, un mums tālāk neinteresē, kur tas viss paliek. Principā mēs to ieliekam miskastē, un kaut kur tas pazūd. Bet realitātē tā, ka tas nekur nepazūd. Tas aiziet pat uz getliņiem, tas aiziet uz citām dažādiem atkritumu poligoniem, un tas ir vairāk nekā 167 tonnas gadā, jeb viena kārtīga 5-stāvu māja ar plasmas atkritumiem katru mēnesi. Un viņas tik krājās, un kaut kur viņas ir jāliek. Tā nevar īstā lagā turpināt, bet pašreiz mēs kaut kā dzīvojam. Taču Eiropas normas lēnām mūs piespiež kaut kā mainīt. Un arī paši mēs gribam mainīties. Tāpēc svarīgi par to padomāt. Otra lieta, ko mēs nezinām, ir meža industrija. Mēs ikdienā neejam tur uz mežu, nesāģējam kokus, bet principā tā ir vislielākā industrija Latvijā, rūpniecības, kur arī ir gana daudz atkritumu. Viņi, protams, ir bioloģiski sadalās, tāpēc tur daudz sadedzina, vēl kaut ko izdara, bet pa lielam tie paši ir atkritumi. Un mums ir tāds ļoti liels uzņēmums, kā Latvijas Finieris, kas Eiropā lielākais finieru ražotājs, un apstrādājot savus finierus, arī viņiem rodas dažādi šeit atlikumi, kas ir slīpēšanas putekļi, kas principā ir sprādzienu bīstami dažādās koncentrācijās, un viņas īsti lāgā nav kur likt, izmest ārā un tā. Tāpēc rodas loģisks jautājums, kāpēc nepiešķirt viņiem otru dzīvi, jaunāku, zaļāku dzīvi, kaut kur izmantot. Un tas ir tas, ko es te daru. Un kā es to daru? Principā viss ir ļoti elementāri. Ņemam otrreizējās plasmasas, ņemam koksnes atlikums, jaucam visu kopā un skatāmies, kas tur sanāk. Mēram dažādas koncentrācijas. Protams, tā kā tas pētījums iet uz priekšu, mēs secinām, ka tāpatās tas viss nesanāk. Un tāpēc nāks eksperimentēt. Līdzīgi kā zupai, mēs viņu nevaram uzvārīt tikai no kartupeļiem un bietēm. Nekas prātīgs mums tur nesanāks. Mums vajag arī kaut ko buljonam. Tāpēc, lai tas viss turētos kopā, mēs pieliekam klāt arī mapu, kas ir saistviela, lai skaidrs kopā ar šo plasmas labāk saķeptu. Tad esam nonākuši arī pie secinājuma, ka jāpieliek mazliet anomāli, jo šodien tas skaits ir ritīgi krūt, ja tev ir nanodaļiņas materiālā krāt, bet pa lielam viņam ir arī savas pozitīvās īpašības. Un jā, vēl tas iemesls ir pēc iespējas mazāk šās te piedevs, tāpēc, ka tā nav nekāda lētā desa, jo kādam par to ir jāmaksā, un ja mēs gribam ražot, tad viņam jābūt pēc iespējas lētākam ir. Tad šo te ideālo kombināciju, ko esam izdomājuši, samaisam un cepjam augšā un iegūstam materiālu. Protams, tas nav tā, kad tops ir un gatavs, tam nāks daudz laika veltīt un daudz dažādas koncentrācijas mērīt un skatīties un piedevs un tā tālāk, un tāpēc 2 gadu laikā man ir vairāk kā 2000 paraugus atestēt. Un, jā, protams, lai zinātu, kas tad tur īsti būs, ir viņi arī jātestē, un tas ir tas pats labākais materiāls zinātnieka darbs, viņš var justies kā ritīgs huligāns, visu laust un plēst. Tāpēc es liecu, cērtu, stiepju, arī mērcēju, skatos, kas tur sanāk no tiem rezultātiem. Un vai kaut kas arī ir. Un kas tad tur ir? Tur ir tas, kad mēs iegūstam stiprāku, cietāku, lētāku materiālu nekā pirmreizējo plasmas atkritumu, pirmreizējo plasmas materiālu, un tas ātrāk sadalās krietni dabā. Ja mēs zinām, ka parastā plasmas, ko mēs izmetam, sadalās 50 līdz 100 gadu laikā, atkarībā no tā, kāds sastāvs un kur viņi kā nonāk, tad šito te brīnumu mēs ieliekam hops, daudz ātrāk. Tie ir 15-10 gadi, atkarībā no tā, kas ir klāt. Bet ir tā, ka mēs visi esam egoisti, un mums vienmēr interesē, kāds ir labums mums pašiem no tā visa. Un kāds ir labums ir jums, un kāds ir labums man no šī pētījuma vispārīgi, un tas, ko es daru. Un tas, protams, ir viennozīmīgi jauns, lētāks, labāks iepakojuma materiāls, ko mēs varam izmantot. Otrs, tas ir samazināt piesārņojumu, jo mums katru mēnesi nav vairs jānostumj lielā 5-stāvu māja kaut kur mētāties pļaus vidū. Ja mēs šo 5-stāvu māju varam pārstrādāt otrais un piešķirt viņai jaunu dzīvi, mums nevajag ražot ne tik daudz jaunas lietas. Mēs varam izmantot vecās un paralēli samazināt šo piesārņojumu. Un visbeidzot, tā ir jaukāka dzīve. Sākot no tā, ka labāka karma katram cilvēkam, beidzot ar to, ka tās ir reāls darba vietas cilvēkiem un reāli izaugsme Latvijā. Tādā, kad ieviešot šo visu procedūru kaut kur tālāk. Jā, tas ir mans stāstījums.